Kuro gadu pēc kārtas jau tiek vaislinieki ķerti un vest uz Stomu zivju ataudzēšanai? Kā mēs tikko saskaitījām 4. jau, jā. Kāds bija šis gads salīdzinājumā ar iepriekšējiem? Katru gadu jau sakām, sliktāks nav bijis. Tad laikam šogad atkal ir sliktākais. Es jau pats neesmu neķērējis, bet no zvejniekiem dzirdot un spriežot un redzot visu, kāds tas rudens šogad bija bēdīgs un nekā iepriecinoši. Kā šogad taimiņu zveja veicās? Ļoti smagi. Pirmkārt, laika apstākļi, ja upēs nav ūdens iekšā un krasta vējš, tas ļoti slikti ietekmēja visu to taimiņu zveju šogad mums. Lielākoties krasta vējš ūdens dzen projām, upēs ūdens lietas nav bijis, svaigais ūdens nav, un līdz ar to arī tie taimiņi, kā saka, nenāk pie tām upēm klāt, un viņus ļoti grūti noķert. Cik taimiņus šogad aizvedīs uz Stomu? Tā, kaut kādas 39. Nāras apstākļi šogad ir slikti. Ūdens ir ļoti zems, zivis sāk nākt iekšā vēlu, pašlaik vēl nārsto, īstenībā tādos normālākos laika apstākļos jau lasim nārs varētu būt beidzies. Taimiņiem vēl ne, bet pašlaik arī laši vēl nārsto. Ja runām par to, kā pēdējos gadus Saulkrastu upēs ir bijuši laši taimiņu mazuļu daudzumi. Pašlaik viņi ir ļoti daudz. Iepriekšējo gadu nārstiem tas ir labi. Tas nozīmē, ka upē ir labi apstākļi zivīm. Zivju sargi savu darbu dara, lai visādi negodīgi vai nelegāli zvejnieki nevarētu šīs zivis izķert. Mums izstāsta, ka viss ir normāli.